Tā, ieraksts, laikam mums aizgāja. Nē, vajag tev vienas gaismu, viss būs normāli. Karači tā, es jau visiem solīju, kad es atbraukšu beidzot līdz tai komboļu Inesai, teicu arī es, kur priekšā man ir Ines, sveika Inese. Čau. Redz, Ines, es esmu ietekmīgākais Latvijas blogeris, Gača. Attiecīgi, kāpēc atbraucu pie tevīm? Es atbraucu pārbaudīt, vai tu esi īsta vai neīsta. Ne jau. Man ir gaļa, man ir āda, man ir kauli, man ir materi, man spaules. Es prasīju Twitterī, kādu jautājumu tev uzdot. Viņi sakautrējās, uzrakstīja man, lai paprasa, vai tu esi tajā Twitterī vai ne. Es kaut ko pārāk daudz jau tur ažiotāžas ap tevīm. Es jau te visiem saku, nav kombinis, nav Twitterī, bet es esmu īstā šeit un tagad te. Ovo. No. Twitterī man nav, tur Twitterī ir kāds, bet ne. Kas visus varētu interesēt noteikti par tevi? Inesi, pastāsti, kad tu plāno savus koncertus, kaut kādus dziesmiņu, kaut kādu varbūt tās esi izplānojis ar ko noga. Kāpēc nepiedalījies ar citu Eirovīzijas atlasē? Es viņu pastāstīšu, jā, labais. Jā, par koncertiem. Kā Eirovīzijā bez tevis vispār varēja notikt? Es nesaprotu. Man nav laika. Piedalīties, man nav laika koncertēt, jo man jāraksta dziesmas. Vispār tikai raksta dziesmas un nekoncertēt. Jo man nav laika, es vienmēr saku klausties, es atsaku visiem, jo galvā man nav laika, man jāraksta dziesmas. Tas ir very busy woman, ja? Bet tas ir, man dziesma rod katru dienu 2 dziesmas sanāk. Fucking hell, tu esi riktīga mašīna. Bet Eirovīzijās nepiedalījos, tu pateikšu, un pavisam no, davai stāsti. Godīgi stāsti. Pavisam godīgi, bez nekādiem aplinkiem un apkārtceļiem un kalniem. No. Ir tā. Es aizpildīju šlāgraptojas anketu tik ilgi, kamēr nokavēju Eirovīzijā. Tu man stāstā par šlāgraptoju, es tev par Eirovīziju jautāju. Es saku, es domāju piedalīties šlāgraptojā, es domāju pēc tam pieteikšos Eirovīzijā, bet tik ilgi rakstītās anketas, kamēr jau tas datums bija garām. Galīgi aizgulēju. Ko tev tur Millers tu nevarēja norganizēt, vai kā? Millers švakinieks. Viņam kaut kā pašlaik velkas uz kādu citu pusi. Man arī salāba. Ar kādu tu, teiksim, ar kādu ierakstu kompāniju tu kaut ko šobrīd sadarbojies, kaut ko ģenerē vai kā? Šobrīd visādi projekti domās ir, tas vairāk ar Siguldas radio un tam, bet principā es... Siguldas radio ir nobankrotējis, ne? Viņš vēl tur dzīvs? Ne tik ļoti, bet viņš ir labinieks. Labi. Viņam labais kontakts. Bet principā... Tev ir iespēja pasveicināt Siguldas radio īpašnieku. Jā, Siguldas radio, čau. Viņš skatīsies manu blogu 100%. Es zinu, ka tevi skatīsies un tevi redzēs. Vispār labais. Principā, es te cītīgi uztais pašmājas Saulīta rekords. Okay. Tas ir labais Saulīta rekords un Tairos. Sapratu. Tairos? Kas ir Tairos? Oi, beidz, vajag jāiet. Fuck, šitais ir tas Tairos. Tas ir mans draugs, mans partneris ar baltiem šitais nav no plasmasas, viņš reāli strādā to? Viņš reāls, jā. Vajag saksīties, to tur elektrības nav nemaz. Ar baltiem zobiem, melniem caurumiem, vienu aci, nekad nerunā pretī, vienmēr labs, vienmēr guļ, skat, viņš ir invalīds, 2. grupas invalīds. Bet pagaid, viņš jau tev nestrādā reāli. Strādā, viss, redziet, Yamaha, viss notiek. Yamaha ieslēdzas tā kā. Nāk ar viņu spēlēt arī, ja? Es nespēlēju. Tu lieši to te, tu māc trasē tikai. Es spēlēju uz akordiem. Uz akordiem, un tad, slēdzies iekšā. Karači, labi, skaidrs. Vienmēr sakot, tu visus atkal apmānīji, ja? Kad tu spēlē ar to sintezatoru. Es te spēlēju, bet es spēlēju uz nerviem vairāk. Forši. Tas ir mans pirmais Tas arī mums der. Labi, mēs nonācām līdz tai stadijai jau, ka tev ir Saulīta rekords, un kad Millers nav nekas, kad Eirovīzijā tu nepiedalījies tikai tāpēc, ka tu nofēloji ar... Šlāgeraptoju mani aizkavēja. Izsit tevi no sliedēm. Bet tu šlāgeraptojā arī piedalījies vai kā, vai ne? Es te gribu, bet pagaidām laikam jāvalkas uz augstākām virsotnēm, nav ko pa zemi jāpot. Es tieši to pašu domāju. Kāds ir nākošais jautājums? Lasīja visi kaut kad te pavisam nesen no tevis kārtējo numuru par to, ka tu plāno ieņemt 5. bērnu. Taisnība tā ir? Nav taisnība? Mango labais, jā. Mēs te domājam. Vienu tādu grupas riktīgs superstāru uztaisīt. Jā, vienmēr sakot, ko tad viņi tās ir atkal visas baumas, ja? Jā, haidī, tas atkal nedarma. Dod vaļā uz priekšu riktīgi kājām. Lūk, labi, teiksim, to 5. bērnu tu tur neplāno. Ko pati plāno? Kad precējusies ar bērnu oficiāli? Kad izšķiršanās. Mēs tad ritīgi vienu dienu ārā no šķiršanās nakšanām aprecamies. Sākas. Bet to ritīgi vajag uztaisīt. Mēs te ritīgi tādu pārtiju uztaisīt ritīgi. Ines, kombuļu Ines, non-stopā precās un šķirās.
Napoleona rotais Latvijā. Kompli rotais Latvijā. Vot tāds labais seriāls. Nākošais seriāls Latvijā. Skaidrs. Kas vēl tur tāds varētu notikt interesants? Kas vispār notiek šobrīd tavā dzīvē? Tu biji Taizemē, ja? Pareizi? Klausies, es biju Taizemē arī kukaiņas. Lobols. Man sasodīts nesataupījās neviens kukaiņas. Es tīs sapēdu, draugi. Nav tā, ka tu tā sāc ķert tos tarakānus un mēģināt viņus uzcept patās? Man jau tas smējās, sacepšu Latvijas, saķeršu Ines Saulītes veicināt atpakaļ Latvijā. Saķers Latvijas bluses sargties, Saulīt atgriežu Latvijā. Jā, bet Taizemē jau tie tarakāni, viņi tur reāli ir. Bet es viņus arī ēdu. Jā, garšīgi? Baigi labi, ka čipsi. Kā čips, jā. Sēdušies citronu lapas un... Tad varbūt tās tarakānus tev vajag patstāvīgi ar citroniem nobarot, ne? Nav tādas fiška tāda? Nu, vispār fermu. Fermu vajag uztaisīt? Man spēle ferma nemaksā par reklāmu, koči šeit ir cenzēts, nebija tur. Tad šitais jāsītro ārā. Koči tie, kuri spēlē fermu, saprotat. Viss ir vakars. Jā, vienmēr sakot, tad tu secināji tā, ka tie tarakāni pēc čipsiem garšo. Daudz tur viņus ēdi? Es tur apēdu daudz, nezinu, kādus 50. 50 vesels. Tur tādus mazus un liels un gars un tievs tāds visāds. Te jau nav tarakāni tad jau. Nē, tur tu visādus, ja? Tārpi un maivabols un baltie tārpiņi. Transvestītus tu redzēji? Neredzēji? Es tur vienu tikai redzēju. Mēs jau smējamies, ka matu no Taizemes pieaudzināti. Jau vīrietis kāds nogrieza. Tur ar dziloni, teiksim, ar ko brauc. Labais arī fotogrāfijas vēl tur ir. Skaidrs, jā, tur kaut kur, nezinu kur. Nu labi, jā, nu vienmēr sakot, visi zinat, ka Dīnese bija Taizemē. Nu, jāsaka, tas ir diezgan kruta pareizs. Jā, tas tāds viens. Baigi, būs tā uz visu dzīvi, ko atcerēties. Bet es vienmēr saku, laikam es patrioti atgriežot Latvijā. No Taizemes? Jā. Patīk tur dzīvot? Nē, laikam Latvijā labāk. Es pēc 4 gadu laiku tādu Latviju. Tur viens latviski nerās sasodīts. Visi runā. Tāds vēl jautājums, vai tu zini, kas ir blogeru sindikāts? Bet tik ļoti, jāsaka iebraukt. Tad saki, ko tu zini? Varbūt ko es zinu? Par blogeru sindikātu. Patreiz neko. Tad jau tu neko nezini. Nu, jā. Vai tu zini arī, teiksim, kas ir Artūrs Mednis? Labs cilvēks. Nenopietni. Kā tu viņu pazīsti pati? Mazlietiņ. Kādā ziņā? Dzirdējusi par viņu tā, esmu tādas runājusi. Tu nejauči šeit? Nu, es nezinu, par kur mēs runājam īsti. Karači, Medni, tu neesi kruts. Mednis mums ir kas? Mednis mums ir vispār dištvītonis Latvijas. Un viņš ir sociālo mediju eksperts. Klausies. Viņš nav muzikants, tas, par ko tu domāji. Nu jā, es Koči gnīda. Citā vagā. Jā? Svies. Vai viņam tādu šobrīd vai publiski arī atvainoties ierakstā? Es viņam parādīšu šo video. Es tev atvainojos, jo tu neesi mūziķis, bet tu esi labs cilvēks. Nē, viņš ir sociālo mediju eksperts. Tā ir jāsaka. Labi, eksperts ar lielo burtu. Ar E vai S? Padomāšu, varbūt kāds cits vēl padarēs. Bet es esmu krūtāks par viņu, pareizi. Tas ir... Katram atcerāts. Nu, tas zināms, Gaiča vienmēr krūtāks par kaut ko. Nu skaidrs, par blogeru sindikātu tu nezināji, bet par Twitteri taču tu zini. Oi, Twitteris, tas ir šausmu. Tas ir runājīgākais, vispār runātīgākā vieta pasaulē. Vai ne? Nu, visa tur šī viena non-stopā. Nu, un Artūrs ir dištītonis. Kāpēc saka, viņš ir dištītonis? Viņš ir, cilvēks, kurš pat tvīto tad, kad ir aizmidzis. Jā. Tas ir tiešām. Tas ir tāds vakars uz ezera ar viņu. Tas ir vāks. Ko tu par viņu domā tādā gadījumā? Tādā gadījumā es domāju, ka vispārībā viņš mēs varētu ar viņu uztaisīt konkursu, tikai man vajag klātienē runāt. Man pārspēt nevar klātienē. Bet iedomājies, viņš saka, kad pat aizmieg viņa vietā kāds tvīto, jau robots. Tas ir forši. Vai viņš ir riktīgi slims jau palicis? Nē, es domāju, saka atkarīgi mēsli. Bet es domāju, ka viņš nav atkarīgs. Tas ir tikai pirmā sindroma, pirmais piekāpiens. Skaidri. Neapvaino, viņš tev iesūdzēs tiesā savādā. Savu netīšām. Es nevarēšu. Es pateikšu, tas ir ļoti labi. Jo man patīk arī to darīt. Labi, par Twitteri tikām skaidrībā. Vai tu zini, kas ir Facebooks? O, jā. Ko tu tur dari? Facebooks. Facebooks, Tu tur uzturies, komunicē? Es tur esmu, bet tur ir diezgan... Kādēļ tur var sameklēt? Man tur ir Saulīt meklēt, vai es tur esmu plosos. Tev tur savu fanu lapa ir? Fanu lapa pagaidām es tur sāku veidot pašā sākumā. Es esmu pagaidām sāku vākt draugus tādus. Tur viņiem fanu lapu var uztaisīt ar Facebook multilanguage kodu. Zināji tādu iespēju?
un tā interesanti. Tā ir ļoti interesanti. Es to iesaku arī visiem, kas tur izmanto viņu. Vai tu zini, kas ir iframes? Nē, Nezinu. Tas ir tāds interesants kaut kas. Kā tev liekas, kas tas varētu būt? Ja jāpasaka, tad tas ir kaut kas jocīgs. Jocīgs? Ko bez viņa nevarētu izdarīt? Runāt. Runāt nevarētu. Nu, droši vien. Kādā sakarībā bez iframe mēs nevarētu parunāt? Nezinu. Vispārībā ļoti daudz varētu pateikt kaut ko, jā. Bet, viņi runāt nevar. Tas ir forši. Visus interesē viens jautājums. Kad tev bija seks pēdējo reizi? Jā. Tas jau nav priekš manīm, tas ir priekš visiem pāriem, kuri skatīsies. Kas skatās man klausties, mīļie draugi, es pēdēju, kad tev bija seks pēdējā reizi, pirms 2 stundām un 45 minūtēm. Tad tu kaut ko sameloji, man jāapstāst, cik es ierados. Tas izklausās slimi, krači. Es šeit nebiju pirms tā laika. Tev vismaz tu apstiprini, ka es nebiju tas, ja? Tu te nebija, jo man tur bija aizslēgts. Skaidrs. Paldies Dievu. Jā. Labi, krači. Tas mums arī visiem ir skaidrs. Par to mēs arī forši iesmējām. Par ko mēs vēl forši varam pasmēties. Man tā daudz jautā, vai es esmu stulba. Tu esi stulba vai tu neesi? Kā tev liekas pašai? Man liekas, ka tas ir savā elementā. Visam ir savu stulbumu pakāpē. Visam ir jābūt savās vietās, pareizi. Tas, kas dzimis lidot, viņš nerāpos. Jā, vai ne? Es varu pateikt to pašu, kas ir dzimis stulbs, tas nevar gudrs. Vai otrādā, kas ir dzimis gudrs, tas nevar stulbs. Tā spriediet paši, kad esmu gudra. Jā, bazara nav. Labi, skaidrs. Es par to arī, teiksim, ar to arī mēs varam šito mazo ekspresu interviju noslēgt. Šito es apsolos publicēt pie sevis blogā. Tas labais, visi klausties un neaizmirstat arī aiziet uz manu Tairus portālu. Tu jau atkal reklāmu tādu man klausies, tā nav reklāma, tas ir mans Karoči, skaidrs. Tāpēc man ir jāpatrauc šitā intervija, tāpēc, ka intervija jau kombulīnes, man tagad sāk bīt reklāma manā blogā. Man ir ietekmīgākais blogs Latvijā vispār. Karoči, viss tā, tu vari atvadīties no visiem un bez nekādas reklāmas tikai lūdzu. Klausieties, es jūs visus mīlu, un te viens ir kāds, kas jūs visus mīlu klausieties, kas ieliks šito video tur, kur jūs visu to redzēsiet, tad arī jūs zināsiet, ka viņš jūs ļoti mīl. Čau, tu rullē. Davai, čau, Vinesīt, man jābrauc mājās ātri. Čau.